Un mēs joprojām esam ceļā uz e-lietu, jo advokāti viņi izmanto galvenokārt kalendāru, jo tas ir ļoti labi strādā. Ja runājam par pārējām, tad mazām lietām ir ļoti labi, bet tās, kas ir apjomīgākas, tur jau rodas problēmas. Un tur mēs izmantojam e-lietu, lai izdrukātu ārā papīra formātā. Tieši tādēļ es arī teicu, ka mēs esam tikai ceļā uz e-lietu. Un, acīm redzot, tas process nav tik ātrs tā apstākļu dēļ, kad valstiskā līmenī netiek saprast šī e-lietas nozīme. Kad tā ir mūsu tiesību sistēma, mūsu tiesiskums mūsu valstī. Un nesakārtojot to, netiek sakārtots ļoti daudz sfēras. Un mans novēlējums būtu valstiski domāt par to, lai e-lieta tiktu sakārtot, šī sistēma darbotos tā, kā viņai jādarbojas, tā kā tas ir iecerēts. Un lai tas tiešām atvieglotu gan advokātu, gan prokuroru, gan izmeklētāju, gan tiesnešu darbu. Un, protams, mēs to nevarēsim panākt, ja starp visām šīm institūcijām nebūs sadarbība. Ja netiks saskaņots, kā šai lietai ir jāstrādā, lai nebūtu tā, ka mēs domājam tikai ļoti šauri katrs par savu sfēru, kā izpildīt savā sfērā savu darbu, bet kā panākt to, lai tiešām e-lietas sistēma darbojas un lai tiesas process, lai izmeklēšana, lai viss notiek ātri un efektīvi. Paldies!